Kā gulbji balti padebeši iet, tiem vēlētos es līdzi tālu skriet, tur tālumā, kur ziemas nepazīst, kur rozes mūžam zied un nenovīst. Kam veltīgi laimību kārotu sirds? Kur es vispār paliku? Ārā gan labs laiks. Pavasaris reiz mostas, dzīve sāk kļūt brangi baudām. Tā, kur palika mana krusvārda mīkla? Reku. Tā, Plēsēju, izsēdājas kaustā 950, svarā līdz 600. Lāči. Kalnā kāpējs, kuram veltīts piemineklis Esplanādē. Tas ir Rainis. Tā, senāk grieķu un romaņu tēls, pavadonis un valstības sārgs. Taču to vajadzētu zināt. Bāc, es to nevaru izgudrot. Uztaisīšu karstu tēju. Citādāk te sēžot, es palikšu par Faustu. Ak, kas gan var būt labāks par vienu karstu piparmētru tēju? Varbūt beidzot es atlapšu un varēšu pilnvērtīgi pieņemties mācībām. Apnicis vienreiz sēdēt gultā, vārstīties un neko nedarīt. Kas tā par dzīvi? Nu tā, vajag atsākt sen atlikto. Atkārtošana taču ir zināšana māte. Vārdi nevar izteikt, cik ļoti es dievinu vēsturi un filozofiju. Tur taču ir tik daudz ko smelties, ko atklāt un saprast. 4. nodaļa. Viens no lielākajiem antīkās mākslas paradoksiem skundina sabiedrību vēl joprojām. Jauni, bet nolemti pāragrai nāvei. Kā var pastāvēt tāda likumsakarība starp viena vecumu un tā likteni? Tātad varbūt arī šīs senās civilizācijas kaut ko nojauta, un tomēr pastāv kāds augstāks spēks vai spēki, kuri sistemātiski nosaka mirstīgo likteņu iedalījumu. Cik vareni! Ja viņiem patiesi ir taisnība, tad to papildina vēl viena drūma sakritība. Tiem, kam ir lemts kļūt par daļās mākslas radītājiem un kultūras dižgariem, bieži vien ir tik nabadzīgi, ka nevar atļauties šo vīziju piepildīt. Neizdodas skoloties un atlaus savā mūžību lāsta ķēdes. Pak. Tādas dzīves gudrības jau nevar palaist vējā. Labāk pierakstīt, pirms pazūd starp grāmatu, lapas pušu un teikumu rindu labirintiem. Ak, kā man kārojas kāda prāta mežģi! Tā, kā vēl var pierakstīt? Kā es varu mīlēt atklātību, ja esmu nolemts būt par ironiju virspavēlnieku? Virs zemes nav ne mazākās taisnības kripatas, tik naida un sāpju zobeniem piemīt neapturāms spēks. Fuj, pa drūmu. Gudrība, tā nav cieta, tā nav mīksta, tā tāda kā optiskā ilūzija. Tik dažiem patiesi lemts saskatīt un gūt no tās ko labu. Taču patiesās ēlas mocības rodas, kad šī dievu dotā dāvana nevar tikt novērtēta apkārtnē. Gluži kā lāsts, tiklīdz tu esi daļo darbu gleznotājs, visi paliek akli kā kurmji. Tu kļūsti par burtisko kalnā kāpēju. Rainis gan bija baigais īpatnis. Saukt sevi par vientuļnieku, bet nepaciest vientulību. Laikam ar tiem dižiem tā ir, jo gudrāks, jo neskaidrojamāks tas ir. Un tas trakums jau ir daudzveidīgs. Dažs labs ir pārsteidzoši intelektuāls, taču aiz kautrības ierojas sevī kā ezis. Cits atkal ir jaunākais un gudrākais visā pagastā, taču miesā vājāks par veci uz nāves gultas. Trakāk, ja pats nodara sev to kaiti, tad kā tāds stūrgalvīgs imperators dodies cīņā pret nezināmo. Taču paliec zaudētājos, jo viss notiek tavā galvā. Bet antīkā literatūra arī jau nebija perfekta. Stāsts par viltīgo lapsu, kuru nevar noķert, un suni lēlepsu, kurš nevienās medībās nav nenoķēris savu medījumu. Diez kas notiek, kad neapstādināmais spēks satiek neizkustāmo objektu. Pāc, vajag izēdināt galvu. Laiks iziet uz laiciņu ārā. Tur labāk domas rodas. Taisnība gan, ārā domas skret kā tādas vēja brāzmas. Laikam sāku atvesļoties, jo beidzot esmu izpratis Platona lielo mācību.
Cilvēks ir duāla būtne, kura materiālā daļa ir ķermenis, bet iedomu daļa ir dvēsele. Tā ir mūžīga, bet iemiesojoties cilvēka ķermenī, tā tiek ierobežota. Taču galīgi nepārproti. Ķermenis un dvēsele ir viens no otra nošķirti. Dvēsele valda pār ķermeni. Ķermenis dvēseli velk pie zemes, traucētais mūžīgai izaugsmai. Ķermenis ir dvēseles dižākā kapsēta. Fiksi jāpieraksta, varētu noderēt nākamajā rakstā. Tā var izskaidrot visas absurdības. Bet tādā gadījumā dzīve ir nepilnīga. Tik pretrunīga, ka bezcerība un drūmība kļūst neizbēgama. Kā var jēgpilni dzīvot, ja tava likteņa paradoksi nav atrisināmi? Ko? Es nespēju tam noticēt. Nē, tas nevar būt. Melnā tumsība ir klāt. Man jātiek prom no šejienes. Es galīgi nespēju tam noticēt. Kāpēc mani? Es nemiršu. Aīd, tas tu? Nē. Vai tāds ir mans liktenis? Es nevaru. Man jāceļas. Jāiet atgūties. Un tad atpakaļ mācībās.